Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji. Šobrīd atkal ir samilzis konflikts izglītības nozarē. Skolotāji prasa lielākas algas un nākam ceturtdien plāno iet piketēt pie Saeimas. Nav arī skaidrības par reformām šajā jomā, kas notiks pēc gada, diviem, nemaz nerunājot par ilgāku laika posmu. Par to tad mēs arī šovakar sastrēguma stundā diskutēsim. Par to, kas notiks skolās, kas sagaida skolotājus, kuri māca mūsu bērnus. Un tāpēc uz sarunu esam šovakar aicinājuši reformātoru, bijušo izglītības ministru Robertu Ķīli, kurš atkal ir Stokholmas ekonomikas augstskolas asociētais profesors. Labvakar. Labvakar. Pašreizējais izglītības ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. Labvakar. Labvakar. Ingrīda Mikiško, kas ir izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja un šobrīd arī protestu organizētāja. Labvakar. Labvakar. Un arī Ligita Gintere, Jaunpils novada domas priekšsēdētāja un ilgadēja pašvaldības savienības izglītības komitejas priekšsēdētāja. Labvakar. Labvakar. Savukārt sabiedrības viedokli mums pārstāv pedagogi un skolēnu vecāki. Andris Priekulis ir Rīgas valsts 3. ģimnāzijas direktors, kurš gribētu, lai Latvijā, tāpat kā Somijā, uz skolotāju vietām būtu konkurence. Labvakar. Labvakar. Jana Simonovska ir biedrības vecāki par izglītību pārstāve un 2 bērnu mamma. Labvakar. 3 bērni jau. Oļeks Solovjevs ir Laucienas pamatskolas direktors un pārstāv tipisku lauku skolu Talsu novadā un uzskata, ka sistēma nauda seko skolēnam, iznīcina mazās skolas. Labvakar. Labvakar. Savukārt skatītājiem mēs šovakar vēlētos uzdot šādu jautājumu. Vai jūsuprāt algu palielināšana pedagogiem uzlabos izglītības kvalitāti? Jo pēc būtības jau jautājums nav tikai par algām, jautājums arī par to, ko tas nozīmē sistēmai kopumā un vai palielinot pedagogu algas, un tas acīm redzot ir nepieciešams, mēs patiešām arī uzlabosim izglītības kvalitāti. Tā kā droši zvaniet, mēs gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis. Mikiško kundze, skolotāju arotbiedrība nepiekrīt izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātājiem skolotāju darba algas likmes palielinājumam par 15 latiem. Jūs uzskatāt, ka tam ir jābūt šim palielinājumam 30 lati, lai sasniegtu 310 latus par darba algas likmi. Un pēc būtības jūs aicinat nākam ceturtdien iet skolotājs piketēt pie Saeimas dēļ 15 latiem. Dēļ 30 latiem. Nu, tātad 15 latu jums ir apsolīti, bet jūs tā kā gribētu 30. Tad jūs vēl gribat 15 latus klāt. Protams, jo 15 lati ir pirms nodokļu nomaksas. Tad paliek maciņā 11 lati, vai ģimene var ieiet ar 11 latiem. Cik reizes var ieiet veikalā? Tas ir tas jautājums. Un vai tiešām mēs pedagogu darbu vērtējam tik zemu, ka mēs nākošos 3 gadus solam tātad katru mēnesi pielikt 11 latus? Tas ir tas jautājums. Tā ir sabiedrības attieksme, valdības attieksme pret pedagogu kā tādu. Bet tad stāsts pēc būtības ir par šiem te 11 latiem vai? Nu, tad pirms nodokļiem 15 lati. Stāsts ir par attieksmi, un vai mēs pieliekot 11 latus arī panāksim to kvalitāti, ko jūs minējāt. Vai tas kaut ko mainīs? Vai tas mainīs vai attieksmi? Dombrovska kungs, arotbiedrība nepiekrita parakstīt jūsu izstrādāto memorandu. Var saprast arī arotbiedrību, ja mēs skatāmies no 1. janvāra sola palielināt minimālo algu par 25 latiem, jūs skolotājiem solat pielikt klāt tikai 15 latus. Nav īsti korekti. Sāksim ar to, ka šis nav gluži IZM piedāvājums, kā jūs tikko teikuši. Šis sakni ir bijis premjera piedāvājums, līdz ar to arī visas valdības piedāvājums. Tas ir viens. Otrakārt, es domāju, ka šis jautājums ir plašāks. Es par to jums esmu pateicīgs par šā raidījuma organizēšanu, kā mēs varētu gan kopā ar arotbiedrību arī pievērst uzmanību pie šīs naudas seko skolēnam sistēmas un pie visas tās situācijas, kur izveidojusies. Te man arī vajadzētu piebilst, ka man jau, sapratiet, man ir pareizi, man ir liels prieks redzēt Robertu, bet es domāju, ka jums arī vajadzēja vismaz piecināt vēl vienu ministriju, un tas ir konkrēti Tatjana Koti, kuras laika visa sistēma arī tika izveidota. Proti, sistēma nauda sako skolotājiem. Tieši skolēnam. Skolēnam. Līdz pašvaldībai. Līdz pašvaldībai. Bet jūs uzskatāt, ka šī sistēma nav pareiza? Jā, es uzskatu, ka sistēma nav pareiza. Ķiļkungs, jūs bijāt šīs sistēmas aizstāvētājs? Tādā nozīmē, ka naudai jāseko līdz skolai, līdz pašvaldībai, bet tam visai naudai, nevis tikai algām. Kas nozīmē, ka tā ir arī pašvaldība nauda, kas kopā ar valsts naudu, kopā vienā
grozā aizsako līdz skolai. Tādā nozīmē, es, protams, biju ne tikai aizstāvs, bet arī Bet sistēma dedzīgs, tad nav ieviesta līdz galam, jo nauda šobrīd seko tikai līdz pašvaldībai. Un tā ir tikai nauda, kas nāk no valsts skolotāju algām. Tā kā divās nozīmēs, tās nav tā sistēma, ko es aizstāvu, vai arī ļoti dedzīgi aizstāvēju, bet tā kā pusratā atstāts jautājums. Jā. Bet tas, jebkurā gadījumā, neatrisinātu mazu skolu jautājumu. Un tas nekad nav bijis mana tēze, ka tas atrisina mazu skolu jautājumu. Mazas skolas jārisina pilnīgi citā veidā. Nu, bet tad ir jautājums, kas ir šīs sistēmas naudu seko skolēnam mērķis? Bērnus jau māca, vai ne? Jā. Nu, tas nozīmē, ka mēs nodokļu maksātāji apmaksājam, lai mūsu bērnus mācītu. Katru bērnu. Līdz ar to ir skaidrs, ka par katru bērnu mācīšanu vajag arī attiecīgi finansējumu. Vai tas nebija veids arī, kā samazināt skolu skaitu? Tur bija vairāki veidi, kā samazināt, un tas bija viens no veidiem, protams, jā. Bet tas bija tikai viens no instrumentiem savā laikā, 9. gadā, kā būtiski samazināt skolu skaitu, jā. Bija arī pilnīgi administratīvi lēmumi. Bet šos administratīvos lēmumus pieņēma pašvaldības. Pašvaldības ir skolu dibinātājs. Ministrija saskaņo vai nē. Man ir pašam bijis pieredze kā ministram ilgstoši nesaskaņot pašvaldības lēmumu slēgt skolu. Mums, protams, neizdevās, vienkārši nesanāca toreiz, bet Izglītības ministrijai ir iespējas ietekmēt šo procesu. Cik lielā mērā pašvaldības, kas ir skolu pēc būtības dibinātājs, ir brīvas slēgt skolas, un daudzas pašvaldības ir izvēlējušās arī paturēt un dotēt šīs te mazās skolas? Protams, pašvaldībām ir pilnas iespējas to darīt. Mēs skatāmies dibinātāji, lai gan es domāju, ka tā dibināšana ir diezgan nosacīta, bet varbūt kāda skola arī dibināta. Tas tā. Slēgt mēs šīs skolas, protams, varam, bet neviens jau to īpaši nav interesēts darīt, it sevišķi, teiksim, laukos, jo tāda dubulta morāla iznāk. No vienas puses mēs runājam par mazām lauku skolām, par to, ka bērnam vajadzētu dzīves vietai tuvāk mācīties. No otras puses mēs šo naudu koncentrējam tikai, lai sako bērnam, un viņas tomēr tad koncentrējās lielajās skolās. Lielajās un tāpēc pilsētās, protams. Kaut kad jau tomēr bija runa par šo te lauku skolu programmu. Vienbrīd par to tā kā runāja, solīja, un pēc tam šī programma, tagad neviens par to nerunā. Tas būtu ļoti nepieciešams, jo tad ir īsti jāsaprot, kādu tad mēs gribam to sistēmu savā valstī, lai bērni tomēr tiktu apmācīti, mazie bērni pietiekoši tuvu savai dzīves vietai, un tad, kad bērns jau ir paaudzies kā skolnieks, jau viņš varbūt var arī Bet, ja būtu šī programma, tad pēc būtības nevajadzētu visiem skolotājiem, ciest no principa nauda seko skolēnam. Jo tad būtu citi atbalsta mehānismi mazajām skolām. Ar sekošu piemēru. Šāda veida sistēma visa valsts pārvaldē, es domāju, ka darbojas varbūt vistuvākais ir tikai cita nozara, tas ir medicīnas aprūpe, kur arī tas finansējums ārstiem ir atkarīgs no pacientu skaita. Pēc tam ārsti jau strādā ar pacientiem individuāli. Tātad līdz ar to, ja par vienu pacientu, par vienu cilvēku mazāk, tad ārstam arī darba slodze ir mazāk. Bet salīdzināsim to ar pedagogiem. Pedagogi strādā ar skolēnu grupām. Tāpēc, ja jums valstī skolēnu skaits samazinās, un mums demogrāfija, diemžēl, ir tāda no skolotāju neatkarīgu iemeslu dēļ, ka tas notiek jau vairāku gadu garumā. Un ja jums skolu skaits paliek nemainīgs, klašu skaits paliek nemainīgs, tad tas, kas jums notiek, ir, piemēram, kādam vidusmēra skolotājiem, viņa klases skolēnu skaits, piemēram, būtu nevis 20, bet kļūst par 18. Līdz ar to darba slodze no tā nemainās, bet atalgojums, finansējums samazinās. Tad, uz kuras planētas tas varētu būt taisnīgi? Bet paskatieties, es parēķināju ciparus, un jūsu mājaslapā ir īsti ļoti laba statistika pieejama. Par pēdējiem 5 gadiem. Tātad, skolēnu skaits samazinājies par 15%, pedagogu skaits par 12%, tātad pēc būtības pedagogu skaits ir pieaudzis. Skolu skaits pēdējos 5 gados ir samazinājies par 14%, bet budžets skolotāja algām, ja mēs rēķinam no 2009. gada, ir samazinājies par 21%. Tātad sanāk, ka budžets algām samazinās vairāk nekā samazinās skolēnu skaits un nekā samazinās pedagogu skaits. Tad kur ir reformas izglītības nozarē?
Jūs man jautājat par 2009. gadu? Ja mēs salīdzinām šī gada budžetu pret 2009. gada budžetu, ja mēs salīdzinām pret 2008. gada budžetu, tad šis samazinājums ir vēl lielāks, 34%. Es tiešām ceru, es gribu teikt, ka budžets samazinās straujāk nekā samazinās pedagogu un skolēnu skaits. Es tieši tāpēc arī pateicu, ka būtu labi, ja jūs uzaicinātu arī 9. gada izglītības ministriju, Koķes kungu. Situācija šobrīd ir jārisina jums. Tieši tā. Un es savukārt varu runāt par to, kas notiek mana laika. Mana laika runāt par nākamo gadu. Kopējais mērķdotācijas apjoms skolotājiem, salīdzinot ar šo gadu, pieaugs par 7%. Bet te es gribu kaut ko piebilst, kas arī ir diezgan dažas interesantas lietas par šo sistēmu. Kā redziet, var tie lēmumi par to, kā tiek pieņemta 3 līmeņus. Pirmkārt, mēs pieņemam lēmumu par mērķdotāciju līdz pašvaldībai. Pēc tam pašvaldība pieņem lēmumu par to, kā sadalīt šo mērķdotāciju uz skolām un var arī veikt pārdales starp skolām. Un pēc tam jau skolu līmenī, skolu direktori pieņem lēmumus par tā saucamo tarifikāciju. Tas ir, kam būs kāda slodze. Un arī par skolotāju pieņemšanu un atlaišanu. Tāpēc var notikt diezgan interesantas lietas. Piemēram, šī sistēma darbojas kopš 9. gada un gandrīz visus gadus, izņemot šo mūsu pēdējo periodu, notika kopējais mērķdotāciju samazinājums. Tad nevienam nebija kaut kāds izbrīnums par to, ka arī skolotāja algas samazinājās. Bet šoreiz mēs runājam par pēc būtības pirmajiem 2 gadiem, nākamgad un šogad, kad šī mērķdotācija palielinājās. Bet dažu skolotāju algas var samazināties. Kāpēc? Piemēram, tāpēc, ka skolu direktori pieņems lēmumus, pieņem darbā papildus skolotājus. Bet dažiem pedagogiem algas ir palielinājušās. Šeit arī nesen bija sižets par Siguldas skolu, kur ir alga ap 1000 latiem. Es jau teicu, var ar šo sistēmu naudas seka. Var gadīties tā, ka lai gan pārsvarā skolotājiem algas pieaug, bet neskatoties uz kopējā, tās pašas zemākās likmes palielināšanu, varētu būt skolotāji, kuri vai no savas pašvaldības lēmumu dēļ, ja notika pārdale no viņu skolas uz mazāku skolu, vai no savu direktoru lēmumu dēļ, kuri pieņema darba papildus skolotājus, vai pieņema darba papildus atbalsta personālu, alga varētu samazināties. Tāpēc arī kopējā, par ko es neesmu pārsteigts, sajūtās skolotāju vidū, ka notiek daudz kas vairāk, kas netaisnīgi. Bet ko jūs varat teikt arotbiedrībām, kuri prasa lielāku algu? Jūs tā arī pie kāda kompromisa neesat nonākuši. Viņi aizies nākamā ceturtdienu piketēt pie Saeimas un? Es varu pateikt, ka es jau pateicu, ka šī lielākā alga ir. Šī zemākā likme, par ko valdība ir piekritusi, tiks palielināt no 280 latiem līdz 295 latiem. Ja mēs runājam par pilnā gada efektu, tad mēs runājam par 10 miljoniem latiem. Šī, kā es jau teicu, tas mērķdotācijas, kopējais mērķdotācijas palielināšana nākamgad, salīdzinot ar šo gadu, ir 7% apmēra. Tas ir vairāk nekā vidējais ekonomikas izaugsmes. Jūs neticat tam, ko Dombrovska kungs saka? Šeit varbūt ir drusciņ cita nauda līdz skolai nāk līdz likmēm. Ja skolotāju skaits nav tik svarīgs, cik ir skolotājs, jo tātad likme ir 21 stunda, piemēram, fizika, un šo 21 stundu var sadalīt 5 skolotājiem, bet to var pasniegt arī viens. Tā kā skolotāju skaits nav noteicošais, svarīgi, cik ir likmes, cik tātad bērnu ir, lai būtu šīs likmes, kas atnāk līdz skolai. Un līdz ar to, protams, kāpēc mums ir iznāks strīds, jo mēs pirmo reizi veidojam vai iezīmējam, pareizāk sakot, 3-gadīgo budžetu, un šajā budžetā mēs 2 gadus esam kritizējuši naudu seko skolēnam, jo tātad naudas paliek mazāk un skolotājs saņem mazāk. Jā. Līdz ar to, tad, kad mēs budžetā, un katrai reformai ir vajadzīgi tomēr finansējums, tad, kad mēs skatāmies budžetā, neredzam, kurā brīdī tātad mēs pāriesim uz citu finansēšanas sistēmu, un vislabākā gadījumā tas varētu būt 15. gada 1. septembris, bet tas ir vēl 2 gadi, kamēr mēs runāsim, tas ir viens moments. Otrs moments, tātad algu palielinājumam ir jābūt budžetā. Budžetā mēs redzam šajā brīdī 9,6 miljonus, kas ir 4,4 zinātnei, 3,9 pedagogu novērtēšanai, tad vēl ir sportam, un līdz ar to
tā nauda, par ko mēs runājam, piemaksas par kvalitātes pakāpēm skolotājiem, kur to ieguvuši pēc projekta beigšanas, algu pielikums. Mēs šādas summas budžetā neredzam. Mēs sakām, kur ir? Ir Dombrovska kungs tā. Arotbiedrība neredz to, ko jūs solat? Nu, es vēlreiz atkārtošu. Ir kopēja statistika, kur liecina par to, ka šis Bet jūs tam man rodas sajūta, ka jūs katrs runājat savā valodā. Nē, mēs nerunājam savā valodā, mēs runājam par vēlreiz. Jūs sakat, ir pieaugums, un arotbiedrība saka, nē, nav pieauguma. Nu, arotbiedrības jums arī tika pateicis, ka šis pieaugums ir. Es varu pateikt par mēru dotācijas, nu, kā es jau iepriekš pateicu, šis rezultāts, protams, ka nav izcils, šis 7% pieaugums, bet, manuprāt, šis rezultāts ir labs. Tas ir lielāks pieaugums, mērdotācijas pieaugums nekā jebkurā iepriekšējā gada, ar citu gadu. Miktiško kundze, jūs atteicāties tagad parakstīt memorandu, ko bija izglītības ministrija izstrādājusi saskaņā ar valdības vadlīnijām. Vai šis memorands ir juridiski saistošs, jūsuprāt? Ir, protams, jā, viņi piekrīt parakstīt valdības vadītājus, un man jāsaka iepriekšējā... Bet mums pēc gada iespējams būs cita valdība, un jūs ar savu memorandu varat iet... Tā nav, jo pagājušajā gadā mēs arī parakstījām, un man jāsaka paldies valdībai, viņa pieturējās, un viss, kas bija paredzēts memorandā, bija izpildīts. Nu, pēcsacība ir tā, nav, kad aiziet mums ir arī Nacionālās attīstības plāns, kas īsti ar budžetu neiet kopā. Jā, mums ir daudz lietas, bet mēs tā kā ticam, pedagogi vienmēr tic, es domāju, līdz pēdējiem brīdim, kamēr viņiem izrādās, ka tā nav. Ja? Bet šis memorands būtu svarīgs, bet šajā brīdī ar tādu saturu, kā viņš ir un ar tādām summām mēs Un jūs domājat, ka tas memorands būtu jūsu drošības garants? Jā, savā veidā, jā. Jo pedagogs tomēr pirmo reizi, varbūt atkal pēc ilgiem laikiem, pēc krīzes periodā ieraudzītu to grafiku, kādā veidā tiek paaugstināta alga vai tiks paaugstināta. Ja? Prieklīkums, tagad klausoties, ko saka arotbiedrība un ko saka ministrs, jūs redzat un saprotat, ka būs tas kaut kas labāk nākamajos gados ar skolotāju algām? Nu, jāsāk ar to, ka principā skolotājs ir tāda interesanta profesija Latvijā, ja, kur 2 reizes gadā viņam var mainīt algu, viņš uzsāk darbu un mēnešu laikā viņš nezina, cik saņems. Ja. Jo, tā ir tā ļoti interesants paradoks. Es teikšu, ja mēs būtu Grieķijā, tad skolotāji vienkārši neiziet klasē varbūt un nerunāt ar bērniem, bet mēs laikam mīlam savus bērnus un domājam par viņiem, un mēs nezinot, cik saņēmis strādājam. Par 3. ģimnāziju konkrēti man ir 58 skolnieku vairāk. Mēs esam optimizējuši gan mācību plānu, gan klašu lielumu. Mums ir 31 bērns vienā klasē vidējais skaits. Tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Līdz ar to ir risks uz kvalitāti, bieži vien varētu būt risks. Un mūsu alga ir tāda pati kā pagājušajā gadā. Tā kā patiesībā mums vajadzēja būt lielākai. Par bērnu skaitu jūs uzskatāt, ka skolotāja darbs atšķirās? Mēs nerunājam par burtnīcu labošanu. Vai viņš māca, piemēram, 10 bērnus vai 30 bērnus klasē? Vai viņam par to vajadzētu saņemt vairāk? Redziet, ja mēs uztveram šobrīd skolotāju darbu tādu, ka skolotājs 1,40 minūtes stundā norunā, tad, protams, nekas nemainās. Bet ja skolotāja darbu uztver to, ka tas ir dialogs ar skolnieku, un tās ir aktīvās, tās ir saistītas ar IT metodēm, tad tas darbs mainās būtiski. Ja, protams, mēs gribam pa vecam, tad, protams, nekas nemainās. Ja bet šī, piemēram, nauda seko skolotājiem, skolēnam, līdz pašvaldībām. Jūsuprāt, tā ir bijusi veiksmīga sistēma jūsu skolai? Ziniet, mēs esam pēdējos 2 gadus, kad ir sistēma, mēs no vidējā rādītāja, ko nosauc beigās analītiski izglītības ministrija, mums ir -25%. Tas nozīmē, ka Rīgas pilsēta mums 25% noņem. Mēs varētu saņemt vēl vairāk, optimizējot procesu, mācību plānu, bet iedot citām skolām. Ja. Solovjev kungs, lauku skolās, kā izskatās, vai šī nauda seko skolēnam, ir veiksmīgs projekts? Pašreiz nauda seko skolēnam mērķtiecīgi, man tā šķiet, tiek pakārtots, lai lauku skolas iznīcinātu, lai laukos skolas vienkārši izmirtu un lai viņas nebūtu. Pašreiz mēs cīnamies, tiešām nozīmē cīnamies par katru skolēnu, mēs konkurējam savstarpēji, skolā notiek, mēs jau direktori
esam kā menedžeri, mēs menedžējam, mēs domājam, kā piesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnus un kā piedāvāt kaut ko labāku nekā citās jūsu skolas filiālē Dursupē tiešām uz 64 skolēniem ir 12 skolotāji. Nu, tas ir gandrīz, kā lai saka, uz 5 skolēniem viens skolotājs. To valstī ir grūti apmaksāt tādu ekstru pēc būtības. Principā, ja mēs skatām to jautājumu, šeit jau ir tā, ka mēs esam optimizējuši jau gan apvienojuši klases, gan mēs esam apvienojuši stundas, gan darbmācības, gan sportu, tā, lai šis skolotājs varētu nopelnīt šos 280 latus, tiešām 280 latus, nevis vairāk. Bet viņiem cerības jūsu skolā, piemēram, tā kā Siguldā, saņemt uz 1000 latus nekādā veidā nepastāv. Tās cerības ir niecīgas un tādas arī nebūs. Principā ir jāsaprot, ja filiāles skolotājs piebrauc uz manu otru skolu, Lauciens skolu, viņam ir iespēja piepelnīt klāt un viņam ir iespēja attiecīgi strādāt gan vienā, gan arī otrā skolā. Bet pēc definīcijas lauku skolās skolotājs vienmēr dēļ šī iemesla dēļ, mazā skolēna skaita dēļ saņems mazāk nekā pilsētas lielajās skolās. Bet šīs definīcijas, protams, ka jā. Iesiet uz piketu ceturtdienu? Es atbalstīšu piketu, bet pats būšu skolā. Jāna Simonovs, kā 3 bērnu māmiņai, es gribu vaicāt, tagad klausoties, ko saka amatpersonas, skolu direktori, bet tīri no bērnu vecāku pozīcijām raugoties, no izglītības kvalitātes viedokļa. Varbūt, ka patiešām ir labāk, lai ir mazāk šo te pedagogu, bet viņi saņem lielāku algu, labāka kvalifikācija ir, vai arī mazāk klases, kā piemēram laukos, un ir arī pedagogi ar mazāku algu? Es domāju, ka tās faktiski ir detaļas. Skolotājiem ir ļoti liela ietekme uz izglītības kvalitāti. Mēs esam par labiem skolotājiem, par pienācīgu atalgojumu. Bet šajos krēslos es būtu gribējis redzēt arī ministru prezidentu, jo jautājums ir par kaut ko citu. Mūsu biedrības biedrs Ķirts Karnītis, Latvijas Universitātes asociētais profesors, salīdzināja 2013. gada budžetu, valsts ieņēmumu daļu, ar 2007. gada valsts budžetu. Un tie ir līdzīgi. Tas, ko piedāvā Izglītības zinātnes ministrijas skolotājiem, kā algu likme, ir līdzvērtīgs. Tas, kas bija 2007. gadā. Bet, kas ir problēma, Izglītības un zinātnes ministrijas budžets ievērojami atpaliek no tā, kas bija 2013. gadā. Ja nozarei nav naudas, jūs nevarat maksāt darbiniekiem. Līdz ar to es gribētu prasīt, kas ir valsts prioritātēm. Kāpēc augot valsts ieņēmumu daļai neaug nauda izglītībai? Par tādu pašu proporciju vai vispār? Vismaz par tādu pašu proporciju. Tagad mēs aizējam nelielā reklāmas pauzē un pēc brīža atgriezīsimies un turpināsim runāt par to, kas un kādas reformas mūs sagaida nākotnē. Taupi iepērkoties Supernekto. Šonedēļ īpaši izdevīgi piedāvājumi tavam mājas mīlulim. Supernekto – zemo cenu līderis. Aizņemties no radiniekiem dažkārt ir grūtāk, kā varētu šķist. Gadījumos, kad nepieciešams aizdevums, paļaujies uz mums. Aizdevums līdz 1000 latiem ar termiņu līdz 2 gadiem. 2 LV. Bronhi ir jāsilda, lai klepus neietu dziļāk. Termobronks – karsts augu dzēriens. Termobronks – izsildi sevi un bronhus. Radio, kas skan visur. Kurzemes radio skan visur. Kurzemes radio. Negaidi, kamēr tava sirds apstāsies. Sirds kalpos ilgāk, ja tai atvieglosi darbu. Valeron pagarina sirds veselības mūžu. Valeron. Super bingo! Vēd super ceļojumā! Spēlējiet Super Bingo ar 5 variantiem un papildspēli Jokers un laimējiet Volkswagen Touareg.
kādu no 2 pilnībā apmaksātiem luksusa ceļojumiem uz Kanāriju salām 2 personām vai citus laimēstus. Noteikumi www.latloto.lv. Labi, Latvijas pa 100 000 pārdod dzīvokli, bet viņš to naudu tērē. Un tie, kas atbrauc te uz 5 gadiem, nav nekādi nabagi. Viņš gribēja šiki dzīvot, nu lai dzīvo šiki. Bet nogriezt uzturēšanas atļauju, tas ir tikpat kā pateikt, še jums pa spīti, mēs dzīvosim nabadzībā. Viena urināla aku tablete ir līdzvērtīga 423 000 miligramu svaigo dzērveņu. Urināla aku iedarbību jūs sajutīsiet jau pirmajā lietošanas dienā. Neaizmirsti apdrošināt savu īpašumu. Līdz 31. decembrim, iegādājoties Baltikums nekustāmā īpašuma apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sākot no 1 centīma. Uzzini vairāk Polisi 24 LV. Atceros, kā agrāk iepērkoties vietējā bodē meklēju kabatās sīknaudu, bet tagad pat saldējumu pērku ar karti. Kas maksā ar karti, tas laimēs 100 eiro. Eiro drīz noderēs. Maksā ar Svetbank karti, kur vien iespējams, reģistrē čekus mājaslapā un ik nedēļu laimēs 100 eiro dāvanu kartes pirkumiem labākajās tirzniecības vietās. Bet iekrātās monētas ziedo, jo arī ar mazumiņu var paveikt lielas lietas. Kas maksā ar karti, tas mierīgs par eiro. Rimi 1000 zemu cenu ikdienu. Svaigi broileru šķiņķīši lielzeltiņi 1 lats 69 centīmi kilogramā. Krievijas siers trikāta 3 lati 99 centīmi kilogramā. Rimi maksā mazāk, dzīvo labāk. Kāpēc ieparaksts audzē dabu? Un kā var sacensties ar slaveniem sportistiem savā piemājas mežā? Skatieties raidījumā Nākotnes parks trešdien vakarā LTV1. Jā, mēs esam tieši tik apmāti ar ēdienu, ka braucam visur, kur mēs smarža, garša, piedzīvojums un mīlestību pret cilvēkiem. Jau no 24. oktobra 6 ceturtdienas pēc kārtas turpināsim izbaudīt pasaules garšas. Aizraujošā kulinārā ceļojuma Sirmais kulta ēdieni 2. sezonā. Projekts taps sadarbībā ar Rimi, American Express un Lattelekom interneta televīziju. Firmas noslēpums. Tās ir topošo uzņēmēju sacensības. 25 lati par šito te lupatiņu, ja? Jā, metā. Visgrūtāk man žūrijai bija pierādīt, ka šī nav tikai lupatiņa. Būs. Finālā netika, tomēr savu panācu. Man ir savs bizness. Es ar nepacietību gaidu firmas noslēpumu jauno sezonu. Skatieties jau 29. oktobrī. Ieviestā skolotāja atalgojuma sistēma uzrāda lielu nevienlīdzību. No vienas puses lauku skolās ir mazas skolotāja algas, no otras puses Rīgās, piemēram, Rīgā vai Siguldā, skolotāja algas var būt salīdzinoši lielas. Izglītības ministrs Dombrovskis ir izteicies, ka šī sistēma nauda seko skolēnam būs tikai līdz 2015. gadam. Un kas būs tālāk? Jo šobrīd daudzi skolotāji dzīvo neziņā. Viņi nevar saplānot savu budžetu, viņi nezina, cik viņi saņems pēc gada, pēc 2, pēc 3. Nu, ne kredītu nepaņemt, ne plānot dzīvi. Ja drīkst atbild uz jūsu jautājumu 3 daļas. Pirmkārt par nevienlīdzību. Ja? Mums tiešām ir pēc būtības 2 tādas skolotāja grupas. Viena skolotāja grupa, kur pasvarā strādā lielais pilsētas, kur bērni ir. Viņi strādā par vairāk nekā 1 slodzi. Nu, un, piemēram, es tikko apkopoju statistiku par šā gada tarifikāciju, un trešdaļa no visiem pedagogiem vidēja alga ir lielāka par 550 latiem. Jā. Savukārt, tas ir uz papīra. Uz papīra. Jā. Bet, nu, kas nav tas sliktākā. Bet ne par likumi.
Ne par likmi. Bet viņi strādā par vairāk nekā vienu likmi. Savukārt trešdaļa no visiem pedagogiem, tas vidējais atalgojums, ka tās vidēja alga ir lielāka par 550 latiem. Tad viņi ir spiesti pārstrādāties pēc būtības. Savukārt, ir arī skolotāja grupa mazais lauku skolas, kuras pārsvarā strādā par mazāk nekā vienu likmi. Un tur mēs, piemēram, redzam, ka 5. daļa no visiem skolotājiem tā vidēja mēneša alga ir mazāka par 280 latiem. Un mēs arī redzam vairākus simtus skolotājus, kuri, piemēram, saņem mazāk nekā 200 lati uz papīra. Tad tas ir viens. Kas notiks tālāk? Tas, kas notiks tālāk, vēlreiz, ja mēs runājam par sistēmas reformu, kura, manuprāt, ir absolūti nepieciešama. Bet tajā pašā laikā es negribētu atkārtot 9. gada teiksim tā, kļūdas. Ja? Tas ir uz otru roku sacep sistēmu, ar kuru mēs šobrīd jau vairākus gadus dzīvojam. Ja? Un vēlreiz, mēs varam šādu, piedodiet, ārprātu vai vaiprātu radīt jebkurā valsts pārvaldes jomā, jo labi, radot sistēmu, jādara, lai nebūtu katru gadu radīts. Septembra sākumā mēs tikko saņemot datus par skolēnu skaitu, mēs sākam ātri uz budžeta visu reiķināt, tarifikācija, mērdotācijas sadale un tā tālāk. Tas ir tas, kas notiek katru gadu, šo pēdējo 4 gadu laiku. Bet, Dombrovskungs, ja 15. gadā beidzās nauda seko skolēnam, kas notiek tālāk? Jā, par to es jau runāju jau vismaz 2 mēnešu garumā. Ja maksimāli īsi, tad tā ideja ar vienu, teiksim tā, lozungu, ar vienu principu var pateikt tā. Jo mazāks bērns, jo tuvāka skola viņa dzīvesvieta. Ja mēs sadalīsim to, kas notiek skolā, vismaz 3 posmas. Pirmais, no 1. līdz 6. klasi, kurā pārsvarā viens skolotājs nosēs varbūt kādos 80% no visiem priekšmetiem. Ja? Otrais posms no 7. līdz 9. klasī un trešais posms no 10. līdz vidusskola, no 10. līdz 12. Tas vidusskolas posms ir tur, kur vislielākā specializācija, jums ķīmijas skolotājs nemācīs vēsturi. Tur ir vislielākās kapitāla ieguldījumi, dabas zinātņu kabineti un tā tālāk. Ja? Un tāpēc tas princips ir, ja mēs runājam par sākuma skolām, tad mēs tos pilnīgi nekad nerunājam šobrīd par pietuvinātību dzīvesvietai. Mēs runājam par to, vai nauda seko skolēnam būs cita sistēma. Pabeigt. Tad, ja mēs sākuma skolas nekādi neiestiekam, bet savukārt vidusskolas segmentu mēs īstenojam tomēr diezgan ievērojumu konsolidāciju. Jo tad piedodiet tā situācija, kur mums ir vairākas vidusskolas, dažus novadus, kur skolēnu skaits ir 6, tas jau nekāda veida nav efektīvi. Ja? Tātad vidusskola šajos novados varētu skart slēgšanu. Tāpēc vēlreiz, sākuma skolas, tā skaitā mazais laukskolas, netiks aiztiktas nekādu skolu slēgšanu nebūs. Bet savukārt runājot par vidusskolu, mums ir vajadzīgs ievērojami mazāks skaits, bet lai mēs runātu par tiešām spēcīgajām vidusskolām. Tātad paliks tās vidusskolas, kur klasi var nokomplektēt ar 25 skolēniem? Mēs runājam par vismaz 2 instrumentiem. Viens, par ko arī ir tajā saprašanās memoranda, un par ko mums ir vismaz diezgan liela vienpratība ar līdzdomu. Mēs runājam par minimāliem klašu komplektiem vidusskolām. Piemēram, nebūtu iespējams atvert 10. klasi, ja skolēnu skaits tā ir mazāks nekā kāds X. Un otrkārt, mēs runājam par to, lai izmantojot Eiropas finansējumu, mērķtiecīgi stiprināt vidusskolas reģionālais centros. Šādi motivēt vecākus, kas sūta savus bērnus tieši uz šādām vidusskolām. Bet tas nozīmē, ko saka pašvaldības? Tas nozīmē, ka nāksies vairākas vidusskolas tomēr slēgt, jo ir vairāki novadi, kur vidusskolas nevar piepildīt klases. Jā, tā ir problēma, protams, bet vidusskolas viņas jau nav tikai vidusskolas. Viņas jau ir kopā ar visu pamatskolu. Tad pamatskola paliek, bet vidusskolas sadaļa tiek slēgta. Jā, ir tas fakts, kad ir mazs klašu piepildījums. Tur būtu jāskatās par šo te ciparu jārunā. Kā jau teicu, ka X bet konceptuāli jūs uzskatāt, ka tas ir pareizs risinājums? Konceptuāli varētu par to diskutēt, jā, jo tā varētu būt. Un pamatskola tad paliek pietiekoši piepildīta un ar finansējumu. Bet te būtu ļoti uzmanīgi jāskatās. Mēs arī neiznīcinam labas lietas, jo mūsu laukiedzīvotāji nav arī tik bagāti, lai viņi savus bērnus aizsūtītu kaut vai uz pilsētu, uz skolu. Viņi nevarētu nomaksāt
viņiem šo te uzturēšanos un dzīvošanu, tas tur atkal var būt problemātiski. Bet, tieši tāpēc mēs runājam par tikai 15. gadu, jo, manuprāt, būtu bezatbildīgi kaut kādas šādas nozīmīgas reformas veikt jau uz 14. gadu. Mēs tomēr runājam par vairāk nekā 40,000 pedagogiem un viņu ģimenēm, ar kuriem šāda veida eksperimentēt, tomēr nebūs. Bet tas nozīmē, ka pedagogu skaits tiks samazināts? Tas jau būs atkarīgs no pašvaldību lēmuma, bet, ja mēs runājam par vidusskolu... Ja slēdz skolas, tad, protams. Mēs neslēgsim nekādas skolas. Mēs runājam par vidusskolu segmenta konsolidāciju. Konsolidācija ir smalkāks vārds skolu slēgšanai. Tāpat kā optimizācija. Ja jums vēlreiz... Slēdzam klases, pēc tam esam spiest arī slēgt skolas. Ja mēs runājam par parastā skolu, jums ir ļoti maz skolu, kuras ir tīri tikai un vienīgi vidusskolas. Kur ir tikai no 9. Nu labi, tad paliek pamatskola un vidusskolas klases tiek slēgtas. Vidusskola klašu skaits tiks revidēts, jā. Bet man interesē, izskanēja arī plāns ieviest naudu seko skolēnam vietā ieviest jaunu sistēmu, kā atalgot pedagogus, proti ieviest 40 stundu darba nedēļu. Arotbiedrība to atbalsta. Jā, tas varētu būt viens no variantiem, par kuru mums vajadzētu skatīties, bet šeit mēs drusciņi aizgājām no tēmas projām vienā brīdī, jo faktiski Izglītības ministrijas rīcības plānā, ko Ķiļkungs vēl viņa laikā izstrādāja, bija paredzēts, ka tiks izveidots pedagogu metodiskā darba, jeb analītiskā darba centrs, kuram vajadzētu ar šiem jautājumiem nodarboties pie tam ļoti ātri, jo man uztrauc un bažīgu dara šis 15. gads. Ja pagājušajā gadā mēs runājam par 220 mazajām lauku skolām, kurās skolēnu skaits bija zem 100, tad šogad viņas ir 282. Tātad visā šajās skolās jau pedagogi saņem daudz mazāku atalgojumu. Ja mēs gaidīsim 15. gadu un ja šīs skolas skaits turpinās pieaugt tādā pat progresijā, man liekas, ka 15. gadā jau mums vairs tur nebūs ko darīt un tad ko jūs skatīties. Sakat, ka no mazajām lauku skolām skolēni sāk iet uz centru skolām vairāk, uz novadu centru skolām? Tas, protams, ir arī, viņi aizbraukuši, protams, ir arī ar vecākiem, bet vecāki faktiski šobrīd bērns seko vecākiem, tur, kur vecākiem ir darbs, jo vecāki iesēdina bērnu mašīnā, braucot uz darbu, pa ceļam arī aizved uz lielāku skolu. Nevis atstāja viņu vienu pašu, kamēr viņi 7 atgriezīsies mājās un tad skatīsies, kur tas bērns ir. Pašlaik tas notiek ceļošana kopā ar vecākiem. Bet šī ir 40 stundu darba nedēļa, tas varētu būt risinājums? Viņš varētu būt risinājums ne mazajām lauku skolām. Mazajām lauku skolām, jebkurā gadījumā būtu vajadzīgs tomēr cits modelis, saudzējošāks modelis, jo mēs vienkārši skatījāmies teorētiski. Šeit būtu jādiskutē tālāk, bet ja mēs nosakām 1 stundas cenu. Pašlaik pedagoga 1 stundas izcenojums ir 3 lati 33 centīmi, pirms nodokļu nomaksas. Tātad, acīm redzot, mēs pirmkārt nerunājam par tādu summu, un tad pārējot uz mēs nosakām stundas cenu, un šajās 40 stundās ir visi pedagoga pienākumi iekļauti. Tad cik skolotājs, kas strādā šo 40 stundu darba nedēļu, cik viņš saņemt? Es domāju, ka tas varētu būt robežās pirms nodokļu nomaksas starp 800, 700 noteikti, ne mazāk. Es esmu dzirdējis citus aprēķinus, kur ir runa par 500. Nē, noteikti nē. Tas būtu daudz mazāk nekā pašlaik. Nekā vienā daļā skolu, jā. Šādā opcijā mēs, protams, ka to vērtējam, šie 14 stundu darba nedēļa. Bet te jābūt, kā arī Mikiškas kundze tika pateica, ļoti uzmanīgiem, Jo te runa iet par to tarifikāciju, kur, kā es jau teicu, ir nosacīti 2 pedagoģu grupas. Tie, kas strādā par vairāk nekā 1 slodzi, un patiesībā vidē viss skolotāja slodze vidē ir 1,3 no šā gada datiem. Bet tad sanāk, ka šie skolotāji saņems mazāku algu pie šīs te jaunās sistēmas? Nē. Bet tas, kas jums pēc būtības... Jūs iegūstat lielākas algas no kurienes? Tas, kas jums pēc būtības varētu sanākt, tā diezgan varbūt nepatikama sēka šādai sistēmai, ir tas, ka mazais lauku skolas pedagoģi ar tam 14 stundām, pēc būtības būs nenaslogoti, kā tas šobrīd notiek. Jo jums ir tipaši sākuma skola, piemēram, jums ir sākuma skola, kur bērnu skaits ir ļoti maz. Bet arī tagad viņi nav noslogoti. Bet jums vajag vienu, piemēram, mūzikas skolotāju vai sporta skolotāju, bet kuram tā kā bērnu skaits ir maz, vienkārši fiziski nepietiek darba. Bet tad jūs sakat, ka tikai 40 stundas. Tad sanāk, ka jums vajag obligāti viņiem maksāt.
noteiktu minimālu summu, lai gan viņa darba slodze nav gluži pilna. Tāpēc, kas teica, tie ir vairāki zemūdens akmeņi. Tāpēc mēs apsveram šo risinājumu, bet tas ir vērtējums. Tur ir diezgan daudz par un pret un zemūdens akmeņi. Bet ministrija ir izdarījusi grozījums ministra kabineta noteikumos 347, kas atļauj pedagogam tātad mazajās lauku skolās pasniegt vairākus priekšmetus. Līdz ar to tātad viņš pasniedzot vairākus priekšmetus varētu arī šo savu 40 stundu nedēļu piepildīt un nebūtu šis gadījums, kad vienā mazā lauku skolā ir 12 pedagogu nepieciešami. Un uz nākamo gadu mēs arī esam dabūjuši gandrīz 1 miljonu latu, lai arī šādu apmācības programmu iztenot. Lai pedagogi, tīpaši mazās lauku skolas, varētu mācīt vairākus priekšmetus. Bet cik daudz cilvēku to izvēlēs un cik daudz mācās vairākus priekšmetus, to mēs vēl zināsim tikai nākamā gada laikā. Ķīļa kungs, jums patīk visādas reformas, kā mēs zinām no vēstures. Tagad klausoties šo te piedāvājumu, tas šķiet reāls, jo vai mēs nepazaudējam galveno izglītības kvalitāti? Tieši kur par 40 stundām? Jā. 40 stundas ir veids, kā jēdzīgi atrisināt skolotāju atalgojumu jautājumu un nenoslogot ar pārlieku daudz stundu mācīšanu tikai tāpēc, lai nopelnītu. 40 stundās tātad ieiet dažādi pienākumi ne tikai, lai stāvētu priekšā klasē, bet arī, lai labotu darbus, lai sazinātos ar skolānu vecākiem, lai veiktu administratīvo darbu un tā tālāk. Tas viss maina to sistēmu, kāda ir pašlaik. Pašlaik ir 21 kontaktstundu un tās likmes un tā tarifikācija ļoti sarežģīta koeficientu sistēma. 40 stundu to vienkāršo. Tādā ziņā tā atrisina no tāda viedokļa, tā kļūst vienkāršāk un pārskatāmāka. Ir taisnība, ka attiecībā uz nelielām skolām ir jāpārdomā risinājums, bet es iedomājos, ka nevar sistēmu visu karināt uz 15%, kuriem var īpašu risinājumu atrast. Pārējai sistēmai noteikti vajadzētu strādāt pēc 40 stundu principu, un to galu galā es piedāvāju memorandu, mēs parakstījām ar Līsdu, mēs tā kā piekritām, ka mēs to ejam. Jums izdevās parakstīt memorandu. Mēs pagājušajā gadā parakstījām memorandu. Dombrovskungam neizdevās parakstīt memorandu. Ingrīda teica, mēs tā kā turējām to visu, kā arī norādīt. Cits starpā tā memoranda parakstīšana, atgriežoties iepriekšējā jautājumu, ir svarīgi, jo tas ļauj IZM šo jautājumu pacelt valdības līmenī. Jo tāda memoranda nav, tad IZM var iesālīties savām prioritātēm. Respektīvi, viņi tur viena no 10. Ja ir memorands, mēs varam to nopietnā līmenī kā valdības politiku. Tādējādi tas ir ļoti svarīgi. Gan IZM, gan arotbiedrībai šāda memoranda eksistence, lai arī tā nav juridiski tieši saistoša. Attiecībā uz pārējiem jautājumiem, es domāju, ka tā ir analizējama, diskutējama lieta. Es noteikti esmu savādākas pozīcijas, un tagad jāsaka, nekā Vjačeslavs attiecībā uz to, kā risināt tālāk finansēšanas sistēmu. Visdrīzāk es nebūtu tas, kas ietu pa institūciju ceļu. Vēl vairāk es nedomāju, ka lauku skolas ir tikai un vienīgi pedagoģiskā darba vieta. Iespējams, ka tieši tāpēc, ka tas ir ēnkurs dzīvē cilvēkiem, tur jābūt vairāk kā vienai funkcijai. Tur nevar būt tikai un vienīgi izglītības funkcija, tur var būt labklājības funkcija un kādas citas funkcijas. Kas arī padarīs šo jautājumu grūti risinām, jo tas ir starpministrija jautājums. Momentā Latvijas publiskās pārvaldes problēma, kā starpministrija tā grūti risinām. Bet patiesībā tas nevar būt tikai un vienīgi skola. Tā ir tikai skola, tur ir citas funkcijas arī. Galu galā mums bibliotekās bērnus pieskat, kamēr vecāki brauc pilsētu strādāt, līdz ar to tāda daudzfunkcionalitāte jau faktiski eksistē. Bet attiecībā uz lielām pilsētām tā būtu pedagoģija. Tā kā mazām skolām būtu risinājums, kurā viņš būtu daudzfunkcionāli centri, kur tie cilvēki ne tikai pasniegt, bet arī darīt citus darbus 40 stundu ietvaros, un tādējādi finansējums nebūtu tikai no izglītības ministrijas, bet arī no labklājības un no varam. Saprotiet, tur tā nauda tā kā nākt iekšā. Bet jūs redzat, ka ir reāli cerēt, ka pie šīs 40 stundu darba nedēļas pedagoga atalgojums varētu būt 800 lati? Noteikti. Tāpēc, ka tad iznāks tā, ka pirmkārt viņš nepārstrādēs un nedetalizēti nerēķinās katru stundu. Tas nebūs visiem. Ziniet, jāsāk arī no kaut kāda. Ja? Parēķinot pa saimēm priekšmetu un kvalitātes pakāpju, jums sanāk strepe, kā es savulaik rēķināju, no 600 līdz 1100 latiem, kurā 1100 lati ir pati augstākā pakāpe, un 600 jūs sākat. Ja? Tā kā ieiet iekšā skolā 600 uz papīra. Tas ir absolūti iespējams. No tā, vai jūs ieiet lauku skolā vai pilsētas skolā? No lauku skolā jūs darīsiet ne tikai pedagoģisko darbu, bieži vien, bet arī citas lietas. Tāpēc jums tas finansējums būs iespējams. Tas nebūs tikai IZM budžets vai IZM dotācija. Tas ir citas ministrijas tam piekritīs. Es domāju, ka tur ir jāpiekrīt citādāk, jāver ciet Latvijas lauki vienkārši. Un tad ir,
Vienkārši jāklopē ciet. Es gribētu Robertam laikam nedaudz oponēt, jo es, protams, skatos no pedagoga viedokļa, vai pedagogs griezīs matus, vai tas ir tagad tas jautājums, kādas funkcijas mēs liekam iekšā šajā iestādē. Nenoliedzam. Tas, protams, ir, bet visdrīzāk, un jūs, Ingrid, piekritīsiet, visi, kas pašlaik māca Latvijas laukos, skolās, tā turpināt tuvāko 10 gadi nevarēs, lai cik tas skarbi arī neskanētu. Tur ir jādomā par kādām citām lietām. Mēs varam sevi mānīt ar ilūzijām, ka tas turpināsies, bet diez vai. Tas nozīmē, ka būs jāmeklē tās funkcijas. Taču aiziet pie cilvēkiem, kas ir vecie cilvēki, apraudzīt, kaut kāda sociālā darba funkcijas, tas ir iespējams. Tur nav jāgriež mati. Es drīzāk domāju, ka mēs varētu skatīties uz ministru pusi, jo mums ir tāds jautājums kā mūža izglītība. Kāpēc mēs šīs funkcijas nevarētu ielikt skolā, un tad aicināt arī pieaugušos, un šeit būtu tā pedagogam atrastos vieta? Absolūti, tāpēc, ka NVA tagad organizē profesionālu pārkvalifikāciju. Tas ir labklājības ministrija. Kāpēc to nevar darīt mazās Latvijas lauku skolas? Ar to nodarboties man līdz šim nav saprotams. Un tā ir diezgan apjomīga līdzekļa. Negluži. Divi precizējumi. Pirmkārt, tas, piemēram, ja maza lauku skola tiek savienota ar bibliotēku, tas pats par sevi lielā mērā palīdz atrisināt jautājumu ar uzturēšanas izmaksām, nevis ar skolotāju algām. Ja? Tāpēc, ka vēlreiz mums ir dalītas atbildības modelis, pašvaldības atbild par uzturēšanas izmaksām, mēs atbildam par skolotāju atalgojumu. Tālāk, par mūža izglītību. Ja mēs tad padomāsim, kas tad visticamāk īsteno šo mūža izglītību. Tad, piemēram, mums ir kāds nosacītais cilvēks, 40 gadu vecais cilvēks, kurš ir pazaudējis darbu. Un viņa iemaņas un prasmes neatbilst mūsdienu prasībām. Tad jautājums, piedodiet, kas visticamāk, jūs domājat, viņam palīdzēs atrast darbu? Ķīmijas skolotājs? Ja tomēr kāds pasniedzies, kas darba visticamāk profesionālas izglītības iestāde. Tāpēc, te tomēr diezgan atklāts jautājums, kur tai mūža izglītība jānotiek. Vai no profesionālas izglītības iestādes, vai no vispārējas skolas. Ja mēs ticam, ka ķīmijas skolotājs vai fizikas skolotājs palīdzēs šim cilvēkam iegūst jaunas prasmes un atrast darbu, tad, protams, ka fizikas skolotāji var to arī piestrādāt kā šajā mūža izglītība un saņemt lielākas algas. Bet, ja tomēr tad nē, ja mēs tomēr runājam par vairāk profesionālu izglītību... Bet kāpēc ir angļu valodas skolotāji, datorikas skolotāji? Dažiem var būt angļu valodas skolotājiem ļoti iespējams. Darbmācība, mājturība. Dažiem jā. Varbūt vienam otram fiskultūra un dziedāšana. Bet vairākiem nē. Tāpēc to uzskatiet kā tādu panacēju, es te varbūt nedarīt. Es domāju, ka tas būs tikai mazai daļai skolotāji, kuriem tas tiešām palīdzēs. Mūzikas, sporta, matemātikas, fizikas, citiem skolotājiem visticamāk nē. Kā no pašvaldību viedokļa strādātu tāda sistēma? Druscīt, teorētiski tas izklausās, jā, tā varētu, bet praktiski, no vienas puses, ja tā skola paliek tukša, tad viņa arī paliek tukša. Tur viņa tā skolu nesavieno ar biblioteku, jo biblioteka jau pastāv. It kā no vienas puses lauki jau vēl nav tik tukši, ka tur tagad varētu sākt kaut ko veidot. Jā, tad jāatlaist biblioteka. Tā situācija vēl ir daudz tūkstoši gandrīz jautājumu, par kuriem mēs vispār nerunājam. Es domāju, ka arī mūsu pedagogi ir visizglītotākie. Ja? Viņi, lai strādātu, viņiem katrā šajā priekšmetā ir vajadzīga augstākā izglītība. Viņi jau tā ir beiguši 2 un 3 augstskolas, lai to darītu. Lai vispār strādātu skolā, pedagoģiskā izglītība ir nepieciešama. Tagad, ja es kā dzirdēju, pamatskolā vismaz strādās viens skolotājs. Protams, tā likumdošana jāmaina, jo iespējams, ka tas ir iespējams izdarīt, jo līdz 3. klasē tas ir iespējams, līdz 6. klasē tas tomēr arī drusīt diferencējās. Patreiz jau arī mazajās skolās jau ir šie centri, kur tiek izmantots dažādi, kur ir skolotāji tāpat jau tagad arī strādā ar šo mūža izglītību, māca angļu valodu, māca dators apgūst dažādām vecuma grupām. Jāpadomā jau ir, kā to darīt, jo... Kādu to sistēmu ieviest? Bet kā, piemēram, no skolu viedokļa, valsts ģimnāzija, jūs tagad klausties, ko saka par 40 stundu darba nedēļu, izklausās kaut kas tāds, ko jūs gribētu redzēt ieviešam? Ziniet, ko es klausos, un es domāju, ko dara ierēģi. Jo politiķi,
politiķi tādi savienotāji debatē par efektivitātes principiem. Ja? Tas ir jādara ierēģiem. Viņiem ir jāmodelē, viņiem ir jāpiedāvā šie modeļi, politiķiem ir jāpiedāvā citi, jāpiedāvā politiski mērķi. Un mans drusciņ tā, jocīgi tā ir. Runājot par 40 stundu modeli, īstenībā es redzu šī brīdī risku, jo man tiešām ļoti daudz cilvēku strādā ar 1,3, ko teica ministrs. Ja? Es redzu risku, kad samazināsies alga. Un ja šī alga nebūs tāda pati, ko skolotājs saņem, veicot citas kaut kādas procedūras un darbības, ko varētu uzlikt, ja, pieņemsim, šī brīdī es pedagoģisko sēdi vai vecāku sapulces tikai lūdzu savus skolotājus piedalīties, jo viņi netiek apmaksāti darbību. Ja. Sadarbība ar vecākiem skolniekiem, konsultācija vienīgi skolniekiem, ja, ir apmaksāta. Ja. Tāpēc tas ir viens liels risks, bet atgriežoties pie tā principa, nauda seko bērnam, man liekas, viņš politiski ir pareizs princips, kā sadala izdevums. Ja tie ir 740 lati, pieņemsim, es nezinu, cik šogad. 748. Tad es zinu to, ka mans bērns ir Zilupē, es varbūt esmu samaksājis nodokļus, bet manam bērnam 748 atnāks uz pašvaldību. Ja es esmu Rīgā, tad jebkurā vietā tā nauda būs. Ja aizies uz to, ka finansēs klasi vai mācību plānu, tad būs ļoti dažādi. Tad politiski būs nevienlīdzība. Ja? Un īstenībā šeit ir ļoti nopietni jādebatē par efektivitāti, bet es gribēju teikt, es saprotu, ka ir problēmas kapacitātē, bet te ir jāmodelē sistēma. Te ir ļoti svarīgi, un es piekrītu ministram, ka nevajag steigties. To vajag ļoti nopietni izdomāt, kā to darīt. Bet kamēr mēs nopietni domāsim, tikmēr lidostā jau sēžās iekšā kārtējā lidmašīnā, tagad jau jauna maršruta Francija, pieņemsim, man arī aizbrauc, jo mēs mācām franču valodu, spāņu valodu, mēs gatavojam tur tiem tirgiem jau. Un vai pēc tiem 2 gadiem nebūs tā, kad būs ka visi tie skolotāji būs prom pēc būtības viena daļa? Skolotāji tā neskaitā. Mazām lauku skolām tas izklausās pievilcīgāks modelis. Jā, pievilcīgāks, bet skatoties arī uz šo momentu, ko Andris arī minēja, pašreiz mēs lidojam, mēs dodamies kaut kur prom, bet lauka reģionā ir tā, ka bērns kopā ar vecāku vai nu izvēlās doties tuvāk tur, kur vecākam ir darbvieta, vai nu izvēlās doties ārpus valsts, bet nekādā gadījumā attiecīgi mums samazinās šis finansējums, un šie 2 gadi būs liktenīgi daudzām skolām. Runājot par 40 stundām, jā, protams, mēs varam runāt, ļoti vilinoši tas izklausās, bet, kā minēja arī pašvaldības pārstāvi, tad pašvaldībās būs gan jāslēdz bibliotekas, kas pašreiz arī darbojās daudzās pašvaldībās, gan jāņem darbs varbūt no sociālam darbiniekam. Bet tad ko darīt? No vienas puses ir skaidrs, ka negrib reformas sasteigt, lai nesastrādātu muļķības. No otras puses, jūs sakat, šie 2 gadi izrādīsies liktenīgi. Tad ko daram? Manuprāt, vajadzētu darīt drusciņ ātrāk. Vajadzētu skatīties nevis 15. gadā pieņemt kādas izmaiņas, bet jau jāskatās jau uz nākošo gadu 1. septembri. Ministrija būtu uz to spējīga? Vēlreiz, tas, ko mēs varam apņemties, un ko mēs arī tajā memorandē, kur patiesībā šis zemnieku likme ir bijusi tikai viens no punktiem, mēs esam gatavi darīt, ko esam apņemušies ar parakstiem vai bez parakstiem, ja? Kas attiecas arī par zemnieku likmi. Tad uz nākamā gada pavasari mēs esam gatavi jau piedāvāt pēc būtības to, ka mēs uzskatām par šo risinājumu. Bet tālāk, tas, protams, kā arī tā ir skaitā saskaņošanās ceļš ar mūsu partneriem, tas ir ar pašvaldību savienību, ar arotbiedrību, ceļš ar ministru kabinetu, pēc tam iespējams, kā arī ar Saimu, budžeta procesu. Tas prasa laiku, tāpēc es jums vienkārši realistiski saku, cik daudz laika prasa nopietnas reformas īstenošana mūsu valstī. Ir viens veids, nākošais gads būtu vēlēšanas.
Jūs tad mediji varētu padzināt tos politiķus, lai viņi ģenerē tos risinājumus pirms vēlēšanām. Un tā vietā, lai, teiksim, nevis tā vietā, bet nav tas centrs, ja, tu vismaz, lai maksā tiem tās lielās naudas nevis PR cilvēkiem, bet analītiķiem, lai tie nāk ar risinājumiem izglītības jomā. Un izglītība likt kā viena no priekšvēlēšanu pamatēmām. Tas ir viens no veidiem. Nu, labi, nav pareizākais, bet vismaz. Un tad viņi maksās, tā teikt, nevis reklāmas kampānijām, bet analītiķiem, lai viņi risina tos. Politiķi atnāk uz priekšvēlēšanu debatēm un nespēs neko sakarīgi pateikt šajā jautājumā. Nu, tad nevēlat. Nu, kas tad? Nevēl iekšā cilvēks. Es jau varu pateikt, ka šis mūsu risinājums paradīsies tiešām apmēram uz priekšvēlēšanu laiku. Tad jūs plānojat kandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās? Es tiešām ceru, ka tas kļūs par vienu no galvenām priekšvēlēšanu tēmām. Dombrovs kungs, jūs plānojat kandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās? Iespējams nē. Laiks paradīs. Jautājums, protams, ir arī par mācību kvalitāti. Mēs šeit runājam par atalgojumu, bet tas ir cieši saistīts ar kvalitāti. Un tika ieviesta tāda sistēma, kur skolotājiem piešķir 3., 4., 5. kategoriju. Un es zinu, ka cilvēki, kas ir pagājušajā gadā saņēmuši šo 3. kategoriju, šogad pie algas neko papildus nesaņem. Šobrīd arī ir ierobežojumi, kā skolotāji var dabūt to jauno kategoriju, tāpēc, ka tam papildus nauda nenāk klāt. Runāja ar vienu Rīgas skolu, kura teica, jā, nu mums ir šīs kategorijas skolotāji, bet naudu papildus neiedeva. Nācās no katra esošā skolotāja bez kategorijas pa 5 paņemt, lai varētu tam samaksāt ar kategoriju. Jautājums ir par to, kā tad valsts cenšas stimulēt šo skolotāju kvalifikāciju. Mēs runājam par to, ka algai ir jābūt piesaistītai kvalitātei. Protams, šīs kategorijas nav ideālais veids, kā novērtēt varbūt šo skolotāju kvalitāti. Bet pat par to valsts nav īsti gatava maksāt. Tā atbilde ir sekojuša. Tas ir viens no tiem momentiem, kur šī sistēmā, teiksim, maģiskoties nav gluži sakārtot. Jo, kā es jau teicu, mums ir kopīga atbildība kopā ar pašvaldībām. Tam ir savas priekšrocības, ir arī savas problēmas. Piemēram, dažreiz ir kārdinājums kaut kā, teiksim, tā norādīt ar pirkstu viens otru, kurš ir vainīgs. Ir tādas neiedzības, piemēram, valsts nosaka zemāku likmi, kas taiskaitā attiecas uz pirmsskolas pedagogiem, bet pašvaldībām par to jāmaksā. Tad, piemēram, tagad palielinot zemāku likmi, mēs arī uzliekam saistības uz pašvaldībām bez finanšu seguma. Attiecībā uz PKP mums ir tieši pretējs. Te tieši cits pretējs stāsts, kur skolotāji var brīvprātīgi pieteikties uz PKP. Ja? Pašvaldības piešķir vismaz 3. PKP. Ja? Un tāpēc veidojas situācija, kur pašvaldība pieņem lēmumu par PKPs piešķiršanu, kas nozīmē arī papildus finansējumu, bet maksā ne pašvaldība, bet valsts. Tāpēc ir arī tādi līkumi, piemēram, par budžeta valdību, kuri saka, ka valsts nav iespējams kaut ko apslēt kaut ko tādu, kam nav finanšu seguma. Ja? Tāpēc dotie brīdī situācija ir tāda, ka piemaksas saņem tikai tie pedagoģi, kas piedalījās sākotnējā Eiropas sociālā fonda projekta, uz ko ir arī normatīvais finansējums. Bet tie, kas to vēlāk saņēma? Nevis vēlāk, bet tie, kas saņēma pēc tam, tie ir vēl daži tūkstoši pedagoģi, tad uz to jāskatās divas daļas. Tad, kad šī PKP ir pirmā kārta ir apliecinājums viņu noteiktiem sasniegumiem, un otrkārt, runāt par šo piemaksu, tad ir noteikts budžeta process, kad līdz ar to mums to jāieliek jaunais politikas iniciatīvas. Bet pašreiz viņi naudu nesaņem. Uz nākamo gadu mums nebija iespējas pieprasīt viņiem papildus finansējumu, jo, kā es jau teicu, tiem, kas saņemā PKPs pēc ESF projekta, uz to vienkārši nebija nekādas normatīvas bāzes, lai mēs saskaņā ar likumdošanu varētu to izdarīt. Tad skolotāji pa velti centās. Varbūt kaut kad nākotnē viņiem tas atmaksāsies, bet ne tagad. Tas ir viens no mūsu iebildumiem, kāpēc mēs arī neesam ar mieru parakstīt šo memorandu, jo šajā brīdī tātad ir ieguvuši pakāpes, bet nav finansējuma segums 12,5 tūkstošiem pedagogu, nevis dažiem, bet 12,5. Un viņiem pat nav paredzēts
paredzēts nākamajos 3 gados, budžets neiezīmējās. Tad ir jautājums, nu tad ko tad mēs darām? Un ja mēs zinām, ka projektā tātad pakāpes iegūta tikai 23,000 pedagogu, bet kopumā mums ir 42, tātad nepārtraukti vēl nāks iekšā cilvēki, kuri kandidēs uz pakāpēm un kuriem nav naudas seguma. Un šis ir tas jautājums un lielais caurums budžetā, ko tad mēs darām tad? Priekšlikums, bet šīs te pakāpju piešķiršana, tas kaut ko risina attiecībā uz kvalitāti, uz skolotāju kvalitāti? Īstenībā es tā apskatījos Rietuma Eiropā, nevienā izglītības sistēmā nav šāds mehānisms. Izņemot Lietuvu un daļēji, bet citā veidā Igauniju. Es sapratu, ka mums Baltijā ir sava īpatnība attieksmē pret skolotāju un tā. Tas ir viens. Otra lieta, paskatoties šo lietu, man interesē valsts gimnāzijas sanāksmē viens ļoti atbildīgs izglītības ministrijas personas paziņojums, kad ministrija slēgs līgumu ar 4. 5. kategorijas skolotājiem, viņiem būs par to naudu jāstrādā pašvaldības un valsts labā. Kas jādara, man grūti pateikt. Jātais jaunājas standarti, programmas un tā. Ziniet, es kā direktors teicu, es saku, jūs man iedosiet cilvēku, kas strādās ar skolniekiem? Ziniet, es gribētu redzēt šo sistēmas autoru. Jo, ziniet, dziesmu svētkos parasti aplaudē autoram. Ja? Lai šis cilvēks pastāsta to mērķi, es īsti neredzu, ka šī sistēma uzlabo kvalitāti izglītībā. Protams, viņi palielina naudas daudzumu, ko skolotājs saņem. Varbūt viņš mazāk stundas strādās, varbūt nedaudz kvalitatīvāk. Bet ja 4. 5. viņam būs jādara ārpus skolā darbi, un šādā veidā ministrija nopirks pakalpojums sniedzējs pavelti, tad tas ir, atvainojiet, tas ir auzārs šī sistēma. Un runājot par to sistēmas vērtējumu, ziniet, es atceros, pēc vēstures bija tā trojka, kur trojka pieņem lēmumus. Padomu laikā. Man mamma un tēta aizved uz Sibīriju. Saprotiet, atvainojiet, man ir maģistrs, es esmu beidzis doktorantūru, bet trojkā ir 3 bakalauri. Un viņi jums piešķirs kvalifikāciju? Man roka trīc, kad viņi pieņem lēmumu. Ja? Un tad viņi atcerās to, ko es kādreiz viņiem esmu teicis vai darījis. Un tā attiecībā arī ir tāda subjektīva pieeja. Ziniet, es vienīgi kā iziet no šīs sistēmas. Es gribēju teikt, uzlūgt sistēma autors iziet šo kategoriju. Ja viņi var iziet, dabūt 5. tad sistēma turpinām. Es domāju, ka daudz arī no klātesošiem nevar šobrīd šeit atrisināt 3. klases matemātikas uzdevumus. Tā kā, izglītības sistēma, protams, ir specifiska. Jana, gribu vaicāt jums, tagad vai jūs jūtaties, ja jūsu bērnus māca pedagogs ar 3. kvalifikāciju, 4. vai 5. ir kaut kādas atšķirības? Es tik labi nezinu savu bērnu skolotāju kvalifikācijas pakāpes, bet faktiski pētījumi liecina, ka nav tam ietekmes. Un visu nosaka tas, kā skolotājs māk strādāt ar bērniem un kā viņš spēj veidot attiecības. Kā mēs varam izmērīt šo te kvalitāti? Kā mēs varam pateikt, ka šis ir labs skolotājs? Visiem vajag pielikt pie algas, bet ir arī daudzi skolotāji, kas nav tik labi. Un tas, protams, vērtējums ir subjektīvs. Paprasiet iespējamai misijai, jo viņiem bija ļoti labi ieteikumi, jo ir jāskatās rezultāts, bet nevis vienkārši rezultāts, bet ir jāskatās salīdzinājums, kāds ir bērns bijis pirms nonākšanas pie šī skolotāja un kā viņš ir progresējis skolotāja darba laikā. Nevis pēc rezultātiem. Pēc rezultātiem. Bet kā to tīri praktiski izdarīt? Pēc eksāmena rezultātiem arī ne, jo viens otrs varbūt atnāk vājāk sagatavots, un viņa, nezinu, 6. ir lielāks sasniegums nekā kāda iegūtas 9. Viens arī ir jautājums, cik spēcīgs līderis ir skolas direktors. Jo, manuprāt, arī skolas direktors, viņš ir tas, kuram ir jāspēj izvērtēt skolotāju darba rezultātus. Protams, te arī slēpjas viena bīstamība. Ja ir direktoram pārāk liels necaurspīdīgs pilnvaras, tas var beigties ar to, ka spēlē lomu nevis skolotāja kvalifikācija, bet jau skolotāja, teiksim, personīgās attiecības ar direktoru. Bet tad no jūsu teiktā es saprotu, ka nav jārada specifiska kvalifikācijas sistēma, jo tā jebkurā gadījumā būs subjektīva, bet tad, kā lai saka, konkurences apstākļos
cilvēki izvēlās labākos, skolotājs direktori izvēlās labākos, skolēni izvēlās labākos, vecāki izvēlās, kur sūtīt savus bērnus. Jā, konkurence uz direktoru vietām, konkurence uz skolotāju vietām. Tas Nu, jau skolotāju vietām konkurence, tas ir tas, ko Priekuļkungs gribēja, lai tā kā Somijā. Bet, nu, vai pie šīm algām būs konkurence uz skolotāju vietām? Ja es varu ieviest noteiktu skaidrību par pakāpju jautājumu. Jā. Idejas autors ir Evija Papula, izglītības departamenta vadītāja. Un es pateikšu, ka viena no labākajiem ministrijas darbiniekiem, manu vērtējumu. Tas ir viens. Tā sistēma ir ļoti vienkārša. Ir 5 pakāpes. Pirmā pakāpe pēc būtības jauns skolotājs. Otra pakāpe - skolotājs, kurš, teiksim tā, dara visu atbilstoši noteikumiem pareizi. Trešā pakāpe ir aktīvs skolotājs, kurš dara vairāk nekā no viņa tiek gaidīts. Un tas nav nekāds līgums, nekas. Vienkārši mēs konstatējam, ka cilvēks dara daudz vairāk bērniem un vecākiem nekā no viņa tiek prasīts. Ceturtā pakāpe. Tas ir cilvēks, kurš pašvaldību līmenī ir izaudzis līdz tam, lai piedalīties metodiskā materiālu izstrādē un tā tālāk. 5. pakāpe ir skolotājs, kurš valsts līmenī ir izaudzis progresies līdz tam, lai valsts līmenī piedalīties metodoloģisku materiālu izstrādē. Nekādu līgumu. Mēs vienkārši konstatējam, vai cilvēki to dara vai nedara. Un viss. Un es gribu pateikt, pirms kādiem 2 mēnešiem bijis viena ministru sanāksmē, kur, piemēram, kolēģis no Dānijas patiesībā bija ļoti greizsirdīgs par to, ka, lūk, mums ir izdevies vērtēt skolotājus ieviest to pakāpju sistēmu. Viņi ļoti gribētu, bet viņiem tas politiski ir ļoti, ļoti grūti. Uz šīs izglītības kvalitātes nots es gribētu arī pateikt, kāds mums ir skatītāju balsojums. Tātad jautājums bija, vai algu palielināšana pedagogiem uzlabos izglītības kvalitāti. 41% ir atbildējis jā. Algu palielināšana uzlabot skolotāju kvalitāti, bet 59% šķiet, ka skolotāju atalgojums tomēr nav tieši saistīts ar skolotāju kvalitāti, ar to, kā skolotājs māca bērnus. Bet jautājums, kas paliek atklāts un par ko acīm redzot mēs runāsim arī vēl šī gada laikā līdz Saeimas vēlēšanām, par to, cik lielā mērā šobrīd izglītības reformas, problēmas izglītības nozarē, cik lielā mērā tā ir valdības prioritāte. Ja mēs zinām, ka jaunajā budžetā izglītības ministrijas budžeta pieaugums ir kaut kur starp ārlietu un tieslietu ministrijas budžeta pieaugumu, tad šobrīd izglītība acīm redzot nav valdības prioritāte jautājums, vai kaut kas mainīsies tuvākajā laikā, tuvāko gadu laikā, jo, kā mēs šeit raidījumā dzirdējām, tad skolotājiem un arī skolēniem vairs nav laika gaidīt. Situāciju ir nepieciešams risināt tūlīt. Bet mēs ar jums tiekamies nākamajā trešdienā sastrēguma stundā 21:20. Visu labu!